Ja esat iesācējis grafiskajā dizainā, iespējams nezināt, kādi ir dažādi dizaina veidi, kāpēc tie tiek izmantoti un kā tie tiek izgatavoti. Šajā videoklipā es jums sniegšu īsu pārskatu par to, kas ir vektora dizains un kā jūs varat izmantot Inkstep, lai to izveidotu šodien. Es paskaidrošu, kā Inkstep darbojas. Inkstep ir bezmaksas atvērtā koda vektorgrafikas redaktors, kas līdzīgs Adobe Illustrator. Vislabāk pazīstamais grafiskais formāts, iespējams, ir rastra formāts, kurā strādājat ar virkni atsevišķu krāsainu lodziņu, kas pazīstami kā pikseļi. Tas apraksta tādas lietas kā fotogrāfijas un JPEG attēli. Tomēr vektorgrafika nav veidota no pikseļiem, tā ir matemātisko vienādojumu sērija, kas nosaka grafikas īpašības uz X un Y as darba ar vektorgrafiku. Priekšrocība ir tāda, ka ar to ir vieglāk manipulēt, un jūs varat tos bezgalīgi palielināt, nezaudējot kvalitāti. Tādējādi vektori ir ideāli piemēroti tādām lietām kā logotipi un lietotņu ikonas, kur jums būs jāizmanto viens un tas pats dizains dažādos izmēros. Vektorgrafiku var izmantot arī, lai izveidotu tādas lietas kā rakstzīmes un talismanus, digitālās ilustrācijas, tīmekļa izvēļņu ikonas, un to var izmantot pat kopā ar rastra attēliem, lai izveidotu reklāmas, sociālo mediju galvenes vai jebko citu, ko vēlaties. Mans iecienītākais vektorgrafikas izveides rīks ir Inkstep, un šajā kanālā jūs atradīsiet simtiem pamācību, lai uzzinātu, kā izmantot Inkstep, lai izveidotu tādas lietas kā logotipus, ikonas, plakātus, faktūras un daudz ko citu.